Par galveno notikumu viņu dzīvē 20 000 Latvijas pirmklasnieku kļuva viņu pirmā skolas diena. Bezrūpīgais vasaras brīvlaiks ir beidzies. Klāt septembris, kas sākās ar zinību dienu, svētkiem pirms jauna darba cēliena. Tas ir jauns sākums un jaunas apņemšanās. Šajā dienā ik viens skolēns ar viskrāšņākajiem ziediem, asterēm, gladiolām, dālijām dodas uz skolu, lai sveiktu savus skolotājus un satiktu klases biedrus. Arī Rīgas Juglas vidusskolas pagalmā sapulcējušies svinīgi darbušies skolēni, kam šī skola jau kļuvusi ļoti mīļa, un arī tie, kas pirmo reizi sēdīsies skolas solā. Tā ir īpaša diena ne tikai Rīgas Juglas vidusskolas audzēkņiem, bet arī skolotājiem, kuri nostrādājuši skolā vairākus gadu desmitus. 1. septembris tas ir tāds īpašs datums. Visapkārt ir bērni, ziedi, priecīgs noskaņojums. Kaut kas sākas no jauna. Mazliet ir tāda rezignācija un skumjas, jo 12. ir prom. Un viņi bija ļoti mīļi mums, un ir grūti iedomāties, kā tas būs mācīties bez viņiem. Rīgas Juglas vidusskolā mācās rajona bērni. Šajā gadā skolas gaitas uzsāk 1001 skolēns. Neskatoties uz kritisko demografisko stāvokli valstī, šogad skolā ir 4 pirmās klases, un tas ir lielisks rādītājs. Kā apgalvo skolas direktore, skolēnu skaits ir stabils un pat palielinās. Pieņemti darbā arī jauni skolotāji, kuri ar lielu deksmi, optimismu un mīlestību mācīs skolēnus jaunām prasmēm un zināšanām, kā arī atbalstīs un sniegs padomus grūtā brīdī. Skaita ziņā mēs esam viena no lielākajām skolām Latvijā, ne tikai Rīgā. Mēs esam skola, kur izvietot 2 ēkās. Līdz ar to nav tā, ka mēs esam milzīgs tāds konglomerāts. Tad ir 2 kvartāli, 2 lielas skolas ēkas. Skola realizē arī interešu izglītības programmas. Lego, kori, ansambļi, instrumentālās mūzikas ansamblis, tautiskās dejas, sarīkojuma dejas, hip-hop, keramikas un vizuālās mākslas pulciņus. Pārgājieni, sportošana, ekskursijas, tas viss ir iespējams Rīgas Juglas vidusskolā, pateicoties brīnišķīgai atrašanās vietai. Mums te līdzās ir gan mežs, gan ezers, un mēs reizēm jūtamies kā tādos labos laukos. Mums ir ļoti liela skolas teritorija, kas faktiski Rīgai netipiski. Rīgas Juglas vidusskola ir vieta, kur ik viens skolēns iemācās saprast, pamatot, risināt, just, uzticēties, uzklausīt, pateikt, saprast un mīlēt ar patiesu sirds siltumu un mīlestību. Tā ir vieta, kuru var saukt par otrajām mājām, tāpēc vecāki ir droši par savām atvesēm, jo zina, ka par viņiem rūpējas un apmāca vislabākie skolotāji. Ir mātes, tēva vārds mums visiem svēts, bet skolotāja vārds tiem līdzās staro, jo mūsu dvēselēs vislabākais ir sēts no sēklām pirmajām, no biržs un druva zarla.